Aiziet. Pirmais. Really, nigga? Pirmais jautājums, kādā veidā es noslīdzu no iPhone kafijā. Karoči, mēs sēdējām mašīnā, rodās, kā tagad sēžam, un stāvēja lejā krūzīt. Es biju tā atslāpis, gulēju. Un es tāds jautāju, tajā krūzītē kaut kas ir? Un viena meitene tāda saka, nē, nekā tur nav. Un es tā čikplungš. Pēc kādām 2 stundām es izvelku ārā un skatos, tur bija kafija. Nodziedat pantu savas mīļākās dziesmas. Aiziet! We're going Favorite rocket ship. Vai domājat savus mērķus celt augstāk nekā tagad? Ritvars jautā. Jā. Ko mēs varam Ritvaram pateikt? Rītvar mēs sakam jā. Domā, nebūs laika izšķiedēšana šī. Žani, man prasa. Vai es netērēju ar tevi laiku vēl? Nu, kā tu atbildēsi? Ka tērēju, nu ko darīt? Zini kā, ja mēs to piedaramies tam un izbaudam, man liekas, mēs nevaram nožēlot. Ja mēs tērējam laiku, tad tērē naudu. Jums ir kāds dziedātais reperis, kuru jūs dievinat? Tāds, kurš jūs iedvesmo? Es nezinu kā tevi, man iedvesmo tāds, izpildītājs. Reiks. Ko es gribēju pateikt? Nosauciet katrs savas 3 mīļākās filmas, lūdzu! Man patīk The Wolf of Wall Street, The Interview un... Fight Clubs, Wolf of Wall Street, Shutter Island, es teikšu tā. Kas jums katram vislabāk garšo? Man garšo steiks, šokolādes mērcē. Man garšo nauda. Yeah, girl, you just go like this. Vai olas nav domājušas par kaut ko nopietnu? Piemēram, jūs Zika izdomāja Bermudu 2 stūri. Un vai jums nav bijusi doma, ka jūs varētu otrādāk no piedūriena uz kaut ko nopietnu? Man liekas, tas jābūt piedūrīgi, ja mēs kaut ko nopietni izdot. Man tāds sajūta, ka es tev jautāju, kroči. Man arī tāds sajūta, tas interesē. Lāc tālāk tu. Davai. Kā gāja Jelgavas kreklos? Es esmu tik valsts, es esmu tik blīsts, es esmu tik jauns. Ienāk klubā un nometu naudu. Super! Kā jūs iepazināties? Viņš sāka mācīties manā grupā, un tad mēs kopā nevarējām atrast, kur notiek angļu valoda, ja? Jā. Un viņš ļoti saskaņas stāvēja stūrīti. Es piegāju klāt. Un es viņam roku paspiedu un saku, kas tu esi? Es viņu nezināju. Labi, vismaz pastāstīšu savu versiju. Es uznāku, ka trepējam augšā, prasu tā, 120. grupa. Skatos stūrītī tāds mazs čoks prīts, vai ne? Es viņam paspiežu roku, un viņam prīts rociņu. Saku, dēls, nebaidies, ja nebūtu manis, viņš vispār nebūtu atradis, kur viņa skola atrodās. Kāda būtu tava reakcija, ja pēkšņi kāds paziņot, kad kāds no taviem radiem ir iekļūst cietumā? Man reakcija būtu, ja kāds pēkšņi atbrīvotos no cietuma no maniem radiniekiem. Visi man sēž vienkārši. Kā iepazināties ar Reini, Vilni, Baltiņu? Mēs jau no bērnības esam pazīstami un... Jā? Nē, taču. Pastījāmies, ka viņš taisa par mums vainus, diezgan krūtus, smieklīgus. Tad mēs kaut kā, man liekas, tu sazvanies ar viņu, vai ne? Mēs satikāmies ar viņu, parunājāmies, mums ir līdzīgas idejas, līdzīgas vīzijas, mēs esam apmēram vienā vecumā, viņš pat jaunāks. Viņš ļoti talantīgs. Kad būs koncerts? Daudz koncertu, tuvākais būs šo sestdienu. Valmierā. 7. datumā. Žanis Pavlovskis ir brīvs. Kādas meitenes Žanim patīk? Kāpēc pa manīm neviens nejautā, vai es esmu brīvs? Kuri no jums ir brīvi, kuri aizņemti? Lūdzu, atbildiet! Tātad Denis brīvs, es esmu brīvs. Reinis brīvs. Tu esi brīvs? Karoči visi brīvi. Pīpēt? Nē.